Pateicoties Metei, es otro gadu pēc kārtas biju klātienē uz futbolu savā dzimšanas dienā, un pirmo reizi savā dzīvē komentēju klātienē futbolu savā dzimšanas dienā, 22. novembrī, Meta pret Skansti. Virslīgas klasika, Latvijas futbola klasika, kāda jau virslīga pārspēles ir atsevišķs žanrs, kurā vienmēr jau 10 gadus piedalās Meta. Lai gan, ja kāds maijā, jūnijā, pat septembrī pateikt, ka Meta piedalīsies pārspēlēs, tur mums ar tevi būtu ļoti daudz argumentu, kāpēc tas nenotiks. Jo Meta sāka sezonu jaudīgi, bet pabeidza ļoti, ļoti briesmīgi. Jā, labi, ka mēs neizcēlāmies ar kaut kādiem skaļiem paziņojumiem, ka kāds ilgadējs eksperts, kurš ieraugot pārspēļu statistiku, mums nepabāza zem deguna, ka redz, Meta atkal būs pārspēlēs, jo tad mums būtu iespēja izgāzties, jo noteikti es drīzāk pat pats kaut kur ieminējos par eiro kosiem pavasarī nekā par pārspēļu risku. Ja runājam par Metu, uzreiz vajag mūsu klausītājus, skatītājus iepazīstināt, tie, kas nezina rādītāju, jo šīs komandas sakarā tas būs aktuāli. Rādītājs XP, sagaidāmie punkti. XP veidojas kā statistisks lielums, cik tad jābūt komandai punktu, ja komanda normālā veidā realizē savus sitienus un pretinieki normālā veidā realizē savējos. Tādā ziņā, ka ja sit pendeli, tad ir visdrīzāk gols, un ja pretinieks sit pendeli, arī visdrīzāk gols, un tam līdzīgi, vai tukšos vārtos. Tad šī statistika liecina, ka Meta faktiski finišēja sezonā 6. vietā, netik tālu aiz 5. vietas Liepājas. Un kaut gan sezonas starts, par to tūlīt runāsim, ļoti gaišs tajā ziņā, ka Meta beidzot prata izraut uzvaras ar gaļu, prata pēdējā minūtē gūt uzvaras vārtus un šķita, tā ir jaunā Meta. Beidzot, tā nav komanda, kurai patīk zaudēt pēdējās minūtēs. Bet sezonas turpinājums, otrā sezonas daļa atkal vecās sliedes, vecā Meta, kura pat cerīgos mačos, kurās tā dominē un izdara vairāk sitienus, tomēr kaut kādā veidā pamanās zaudēt. Līdz ar ko Meta nesavāca tik punktus, cik rāda statistika. Un tā sezona galu galā, ja liekam kopsavilkumu, diezgan tomēr neizdevusies tieši tabulas ziņā. Un vēl viena tabula, ko droši vien Metas sakrā būtu jāpiemina, ir sastāvā noturība tabula, ko tu jau ilgākus gadus savēlsi pirms sezonas sākuma, kad jau parādās pieteikumi. Metas sastāvā noturība pirms šīs sezonas bija ļoti, ļoti solīda. Palika Lukas Vapne, par kura aiziešanu droši vien spekulēja cilvēki kuluāros. Faktiski viņš atgriezās. Viņš bija īrē Valmierā, bet viņš bija 22. gada arī dalībnieks sezonas startā. Jā, viņš piederēja, palika Oskars Vienties, palika Jānis Beks, lai gan jau kā īrētais vārdsargs no RFS. Līdz ar to maču pret RFS Jānim gāja Secina, Puzarievskis, Melnis, visi palika. Vladislavs Fjodorovs, Rendijs Šības iedeva pieredzi, atnāca leģionāri. Šķita, ka ar šo sastāvu Meta tiešām var sasniegt ko daudz. Un mēs arī pirms sezonas preview podkāstā, ja kāds vēlas var attīt, teicām, ka Meta varētu būt gana augstu. Un par 6. vietu pat ieminējāmies, ka turpat varbūt Liepājai iekodīs, jo nevar saprast, kas ar Liepāju notiks sezonas gaitā. Un sezonas sākumā visi šie vārdi pavasarī sāka piepildīties. 3 uzvaru sērija Metai. Metai bieži vien ar sēriju, kad 10 spēlēs, 15 spēlēs pēc kārtas nevar nevienā spēlē uzvarēt, bet te 3 uzvaras pēc kārtas. Jā, par otrā ešalona komandām Meta tikai sezonas beigās, beidzot pēc pāris gadu pārtraukuma piesita kādu no vadošajām vienībām, bet tu jau pieminēji izrautās uzvaras gan pret Tukumu, 85. minūtē gūtie uzvaras vārti, gan pret Daugavpili 87. minūtē gūtie uzvaras vārti. Šita, ka Metai ir raksturs, Metai ir olas un Metai ir arī spējas sākt sniegt ko lielu sezonā. Tevis pieminētajā pirmssezonas podkāstā, kā šodien atceros, es tādu kaut kādu iekšējo pārliecību, neatceros, cik es to pārliecinoši podkāstā pateicu, bet izspļauju, ka Meta varētu uzvarēt Liepāju. Bookmakeru koeficients tajā spēlē bija arī, kā šodien atceros, pievērst tam uzmanību. Tā bija kaut kāda mans iekšējā likme, ko es ticēju tam, ka Meta uzvarēs Liepāju, jo Liepājā atkal bardaks un atkal izmaiņas, un Meta, tas, ko tu pieminēji, visi šie faktori ar sastāvu stabilitāti un rūdījumu un jauniem leģionāriem. Un tā spēle tika pārcelta. Vienīgā spēle, kas pirmajā kārtā nenotika, Meta pret Liepāju, tā notika kaut kad krietni vēlāk, noslēdzās ar neizšķirtu 1-1, bet tas vairs nebija tas, ko es prognozēju, jo bija runa par konkrēto brīdi, kad nāk virsū manuprāt, negatīvā Liepāja. Tādā ziņā Metai, es teikšu tā, ka sezonas starts nesanāca. Meta būtu labprāt to maču spēlējusi, cik atceros, tieši liepājnieki nevēlējās spēlēt uz sniegotā laukuma, bet tas tik un tā nepatraucēja realizēt tās domas, par ko mēs runājām pirms sezonas. Meta ieskrējās un pirmās 13 spēles
Meta pabeidz ar pozitīvu vārtu bilanci. Vai tu spēj tam noticēt šobrīd, zinot, kā sezona beidzās? Jo sezonas beigās Metei 41 iegūtie vārti, 63 ielaistiem, diezgan negatīva vārtu bilance, bet pēc 13 spēlēm bija +2. Es uzskatos, Metei bija 6 spēles pēc kārtas. Aprīlī beigās un maijā bez zaudējumiem rekords apstājās 28. maijā, zīmīgajā dienā Latvijas sportā un arī Metei, jo tur tika pārtraukta panākumu sērija ar zaudējumu pret Audu spēlē, kurā droši vien auditorija bija ļoti maza, jo paralēli Latvijas hokeja izlase spēlēja bronzas maču pret ASV. Bet es to spēli komentēju, biju klāt uz vietas un redzēju, kā tur beigās arī grūstījās. Un Jevgenijs Vasikovs parādīja vienā epizodē 8 dzeltenās kartītes, nevienu sarkano par to zaļumballi, kas noritēja spēles pēdējās sekundēs. Meta patiešām uzņēma ļoti labu tempu, ieguva, manuprāt, pārliecību no spēles uz spēli. Tas arī palīdzēja, teiksim, jau tā otrā spēle, kas notika 3. kārtā, ņemot vērā pārcelto Tukumā. 1-0 Kristofers Rēķis, fantastisks gols, piruet ap savu asi, sitiens vārtu stūrī. Pretinieks atspēlēs 1-1, un pēdējās minūtēs Zurabs Ruhādze paņem un tālšāvienu iesit pašā stūrī. Nākamā spēle pēc 5 dienām, un jau Rēķis vēlreiz iesit ļoti svarīgus vārtus. Pie rezultāta 2-2 no Burzmas pēdējās minūtes un 3-2 skaista uzvara. Un šīs divas uzvaras iedeva to pārliecību, kas ļāva pēc tam arī Supernovu, es teikšu, pat sagraut Salaspili ar 3-0, kas ļāva arī vēl drusku vēlāk, jau aprīļa beigās noturēt neizšķirtu pret topošo čempionu RFS 0-0, kas ļāva kā līdzīgs ar līdzīgu spēlēt pret Liepāju un tā tālāk. Tad tas starts bija ļoti pozitīvs. Viens no, manuprāt, subjektīvi ļoti būtiskiem faktoriem - Usmans Souls, senegālietis, 22 gadi. Centrā spēlēja balsta zonā kopā ar Lukasu Vapni, 4-2-3-1 schēma Metei un Souls ar Vapni. Ne tikai turēja šo balansu, ne tikai nodrošināja tur kaut kādu bumbas kontroli un aizsardzības darbības, bet arī krietni palīdzēja abi divi uzbrukumā. Sovam 3 vārti, Vapnem arī vairāki vārti un piedalīšanās uzbrukuma veidošanā. Šis pāris ārkārtīgi spēcīgs. Un pēc tam jau skrienot uz priekšu, minējām tās 13 veiksmīgās spēles. Sezonas vidū Sovam trauma, izkrīt uz visu sezonu. Un tur tas viss pajuka, pārliecība pazuda, sākās zaudējumi. Es tagad nekādā veidā šo visu nenorakstu uz viena spēlētāja iztrūkuma, bet tas tiešām tāds arī svarīgs atslēgas spēlētājs sezonas sākumā Metei tajā gaišo staru periodā. Vēl sezonas sākuma viens no notikumiem Kristofers Rēķis ieguva Raimonda Kroļa vārdā nosaukto balvu apļa labākajām jaunatnes spēlētājiem, jo iepriekš Raimonds Krolis pārliecinoši šīs balvas vāca Valmieras sastāvā, bet pēc Raimonda aiziešanas kādam jau bija jāienāk un jāsaņem balva. Un 1. aprīlī tieši Kristofers Rēķis dabūja, lai gan viņš nebija īsti pat pamats sastāvs spēlētājs stabils. Nevienmēr viņš tika starta 11, bet tieši tie highlighti, tie gūtie vārti, par kuriem pieminēja tu, viņam daudziem iekrita atmiņā, un arī svinības bija ļoti spilgtas, arī izskats ārējais piesaistīja uzmanību, un arī brīžiem nestandarta lēmumi. Mēs pat vienu brīdi viņu nosaucām par metas brazīlieti, jo tiešām Rēķis izcēlās tādā nestandarta veidā komandas darbībās. Arkādī, es jūtu, ka tu vēlies parunāt par blakus tēmu, par mūsu treneru padomi. Jau minēja, ka Rēķis nevienmēr bija Rēķis kā kandidāts, viņš tiešām derēja un visu cieņu. Un tie pāris goli, par kuriem es stāstīju, svarīgi goli galotnēs, bija tā vērti, lai Rēķi izvirzītu. Bet kādas attiecības ir treneru padomē ar Lukasu Vapni? Tāds man ir jautājums, jo Lukasu Vapni neizvirzīja 1. aprīlī, kaut gan viņš bija viens no komandas vilcējiem šajā fantastiskajā metas periodā. Un tāpat, kad aizskrienot uz priekšu, pat bija balsojums par 4. aprīli, kur mēs kaut kur varbūt pasmaidījām ar tevi, ka Daškevičs uzvar ar ļoti mazu spēles laiku. Bija arī citi kandidāti, kur varam pāanalizēt, cik viņi vērtīgi. Un Vapnis šajā sarakstā atkal nebija. 2 reizes, 2 apļos, esot komandas līderim. Jā, pirmspēdējā vieta, bet tomēr diezgan redzams futbolists ar labu statistiku un komandas līderis. Kaut kādā veidā arī atceroties U21 izlases stāstu, kur viņu pastumi malā un neiekļauja starta sastāvā kaut kādos brīžos, raisās jautājumi, kas tur notiek. Galvenais, Lukas Vapni nekur nebija pazudis. Viņš nospēlēja vairāk nekā 3000 minūtes. Aizdītajā sezonā bija 2. pēc nospēlēto minūšu skaita savā komandā. Tikai nedaudz piekāpās Oskaram Vientiesam. Viņš bija visu laiku. Nav tā, ka viņš kaut kur pazuda. Vapni 5. vietā visā līgā pēc spēles laika. Jā,
gluži kā tāds rūdīts veterāns, bet nē, joprojām 2003. gadā dzimis futbolists, joprojām U21 vecumā, joprojām diezgan regulāri producēja gūtos vārdus. Jā, bija nogriežņi, kad ilgāk tur nesanāca gūt vārdus, bet arī visai komandai tas notika. Plus arī tomēr vairāk kā centra pusargs Lukas Vapne, nevis kā klasiskais desmitnieks. Iespējams, mums jāatgriežas nevis jāatgriežas, bet jāatcaucas Lukasa Vapnes kontekstā uz Leonelu Messi un Zinedinu Zidānu, kuri nesen te parunāja vienā rullītī un teica, ka desmitnieki izmirst. Lukas Vapne tagad arī vairs nav īsti desmitnieks metas sastāvā. Arī viens no tādiem trendiem un notikumiem sezonas gaitā tieši zaļi-balto kontekstā. Jā, varbūt tā atrašanās balsta zonā, ko vispār bieži nenovērtē, runāsim par RFS un Adamu Marhiju. Tā ir tā nepateicīgā pozīcija, kurā tu dari melno darbu, kurā tu daudz strādā, daudz piedalies divcīņās, saglabā bumbu, spēlē aizsardzībā. Bet eksperti, balsotāji un pat treneru padomes mēdz nepamanīt un nenovērtēt. Jā, mēs novērtējam, lai gan varbūt mēs arī dažreiz nenovērtējam, kad stāvjām likām iekšā simboliskās izlases katrai atsevišķai kārtai, jo bija spožas spēles tieši metas panākuma periodā, aprīlī un maijā, kur Lukas Vapne varēja atzīmēties ar 2 rezultātīvām piespēlēm vai ar kādiem goliem. Un tas arī varbūt kaut kur palika ēnā, jo bija vēl citas spēles, vēl 4 spēles kārtā. Tas ir daudz, un tāpēc tur ne visi saņēma pēc nopelniem. Jā, vēl interesants fakts par metu. Sezonas pirmās 15 spēlēs izdevās izcīnīt 6 uzvaras, un nereizi ar futbola kaut kādu klasisko rezultātu 1-0. Tāpat nereizi ar rezultātu 2-0. Visbiežāk tie bija rezultāti 3-2. Ar šādu rezultātu meta izcīnīja 3 no savām 6 sezonas sākuma uzvarām. Tad vēl bija 3-0, 2-1 un arī 4-1. Un tagad atkal tādu kopējo kontekstu ieliekot, meta visā sezonas laikā tikai 3 reizes nosargāja savus vārtus uz nulīti. Tikpat arī Supernova, pārliecinoši pēdējā vieta. Visiem pārējiem šķiet, ka vismaz 8 reizes. Tad šajā ziņā meta ļoti izcēlās. Nekad neizdevās uz nulītes. Jā, aizsardzības statistika meta uzlaboja pret iepriekšējo gadu. Ielaida mazāk vārtus, krietni mazāk vārtus, un bieži vien ielaida tieši 1 vārtus šajā sezonā. Bet tās nulītes ļoti, ļoti pietrūka Jānim Bekam sausās spēles, lai palīdzētu komandai biežāk uzvarēt un lai nekristu tik zemu, kā meta krita jau sezonas otrajā pusē. Jau Sagrāvs kļuva par retu parādību pret Rīgu, pret RFS. Tās tika piedzīvotas pret visām pārējām komandām, ieskaitot Audu, Valmieru un Liepāju. Bija ļoti sīvas spēles, bija ļoti līdzvērtīgas spēles. Bija spēles, kur meta arī pēc papildus rādītājiem, kā mačos pret Liepāju, bija pārāka. Bet Allaš pietrūka, lai tiktu pie uzvaras, izņemot tikai pēdējo maču pret Valmieru. Pēdējā aplī, tad, kad vairs īsti nevarēja neko sasmelt, nepalika vairs iespēju izrāpties ārā no 9. vietas, no pārspēļu zonas. Par kādu atslēgas brīdi sezonā arī tu minēji savu traumu, un tieši tas posms sākās, kad meta ilgi nevarēja tikt pie uzvaras. 21. jūlijā izcīnīja uzvaru par Supernovu, un nākamā bija tieši pieminētā spēle pret Valmieru 4-1, bet es atceros, ka pirms 31. jūlija spēles pret FS Jelgava, LNK Sporta parkā. Meta spēlē mājās pret Jelgavu. Jelgava izbraukumā tajā brīdī bija izcīnījusi precīzi 0 uzvaru sezonā. Un es biju sarakstījis, cik daudz punktu vispār meta bija izcīnījusi iepriekšējās sezonās. Un sapratu, ka ja meta uzvarētu tajā mačā Jelgavu, meta būtu pārsitusi savu rekordu gūto punktu skaitā vienā sezonā. Protams, tur ir nianses, ka ir bijušas 8 komandas, ir bijušas sezonas, kur tikai 7 komandas finišē un ir par 12 kārtām mazāk nekā šajā sezonā bija un iepriekšējās arī dažās. Bet tomēr meta varēja tikt pie rekorda, un kopš es to ierakstīju, meta sākās zaudējums, zaudējums, un tikai mačā pret Valmieru beidzot izdevās salikt un tikt pie rekordu punktu skaita savā vēsturē. Jā, tu runā par atslēgas brīžiem, arī rakstot gada grāmatā. Varbūt ne gluži atslēgas brīdis, bet es pieminēju 3 mačus, kuri ļoti labi raksturoja to metas kritienu tabulas dzelmē, kur metai bija kā minimums jāspēlē neizšķirti, ja ne jāuzvar. Un viens no šiem mačiem tieši tevis pieminētā cīņa LNK Sporta parkā pret Jelgavu. 68% bumbas kontrole metai. Skaidrs, ka jelgavnieki guva ātros vārtus un paši arī kaut kur tādu izvēlējās šādu taktiku, bet tik un tā arī tu komentēji, es atrados tribīnēs.
Tādu skatu nevienmēr var redzēt starp divām it kā līdzīgām komandām, kur vienai komandai tik milzīgs teritoriālais pārsvars. Un Metei trūka radošuma, trūka asuma, pietrūka kaut kādu uzbrukuma līderu vai neordināru darbību uzbrukumā 0-1. Tā bija spēle, kuru kā minimums nedrīkstēja zaudēt, vēlams uzvarēt. Otra spēle, ko es nosauktu krietni vēlāk, 2. septembris spēle pret Liepāju 1-1. Tā bija spēle, kura Meta agri iesita. Un ielaida jau vairākumā atrodoties. Arī Andris Rikards man patika viņa citāts pēc spēles. Viņš sacīja, ka mums šita viss pārāk viegli. Mēs tik droši kontrolējam šo spēli, likās, ka nekas nevar noiet greizi. Un tomēr 80 kurā tur minūtē pamanās Meta ielaista vārtus, pēc tam gandrīz arī zaudēja šo maču vairākumā 1-1. Vēl viena spēle, kurā bija jāņem 3 punkti. Nu, un, protams, arī spēle Daugavpilī, kur arī Meta pozitīvi uzsāk 2-1 skaists uzbrukuma futbols. Es analizēju šo maču. Man ļoti patika Meta pirmajā puslaikā, varbūt pat labākais puslaiks visā čempionātā. 2-1 super pelnīta vadība. Un tad viena epizode ar masveida kautiņu grūstīšanos, vientiesam sarkanā un mazākumā Meta salūst 2-4. Vēl varam runāt, pēc tam bija spēles pret Supernovu. Vēl pirms tam bija, es domāju, nosauks kā trešo citu maču, kas bija nedēļa pirms mača pret BFC Daugavpils, spēle pret Tukumu, kur pirmajā puslaikā Meta izveidoja tik daudz momentu, tik daudz vārtu gūšanas iespēju. Viens sitiens, otrs, trešais. Tukums bija noguris, tikko bija tukumniekiem Latvijas kausa pusfināls pret RFS. Jā, Tukums tika kausa līdz pusfinālam, to vēlreiz piefiksējam. Un arī pirms tam bija virslīgā mača, un Tukumam bija 7 dienu laikā 3 spēles, kamēr Metai bija 8 dienas, lai sagatavotos šai spēlei. Likās, ka viss tur Meta nodominēs. Meta dominē, Meta veido momentus, Meta ir svaigāka, un tad viena sarkanā, otra sarkanā. Viss pagriežas kājām gaisā, Tukums sāk dominēt. Tā spēle mainās, bet Meta arī 9 vīru, 9 puišu sastāvā izveido 2 fantastiskas vārtu gūšanas iespējas, pēc tam vientiesa vārtu gūms. Es teikšu, šī bija aizvadītajā gadā mana emocionālākā, aizraujošākā, neparedzamākā, unikālākā spēle, ko es nokomentēju virslīgā vai kur es esmu bijis klāt. Priekšā bumba, bet tālu savu priekšā Orls. Vēlreiz mēģinājums. Un dabū bumbu tagad Beks, Ruhādze, vēlreiz Beks, pie pretinieka sodlaukuma. Keršis vai Orols? Keršis pirmais pie bumbās. Ir iespēja Metai Kurcevs sīts un tā aiztaps. Vārti! Meta panāk neizšķirtu fantastiskā veidā. 9 vīru sastāvā izglābjas zaļi balti! Bet, jā, Meta Tukums 1-1, mana maza nominācija spēlēs, kurās Arkārijas ir bijis, kuras Arkārijam patika, kuru Arkārijas izbaudīja. Meta pret Tukumu 23. septembrī. Šī bija vienīgā spēle sezonā, kurā Lukas Svapne nepiedalījās, jo izcieta diskvalifikāciju dzelteno kartīšu dēļ. Tās emocijas, par kurām tu runā, visi futbolisti pēc gūtiem vārtiem, fantastiski 9 vīru sastāvā. Pie otra komandas līdera vientiesiem izdevās iesist. Visi spēlētāji aizskrēja uz tribīnēm tieši pie Vapnes, un Vapne arī piedalījās šajās svinībās. Es to zinu, lai gan atrados Gdaņskā, ļoti labi atceros to spēli. Gdaņskā pie upes, pie paceļamā tilta, gaidot, kad beidzot tas sasodītais tilts nolaidīsies un varēs tikt otrā pusē. Skatījos telefonā šo maču un tiešām iespaidīgas emocijas. Un tad vēl pēc šīs spēles 1-1, kuru tu nominēji, pēdējā aplī vēlreiz zaudējums pret Jelgavu un nereālākā veidā. Ļoti līdzīgi varu noraksturot, kā tu minēji par Tukumu, kad moments pēc momentum pirmajā pusstundā vajadzēja būt 2-0 vai 3-0 Metas labā. Stūriņš glāb, visādas neticamas bloķēšanas un tā tālāk, un nav to vārtu 0-1, pilnīgi pretēji spēles gaitai. Vēl iepriekš zaudējums arī pret Supernova, arī spēle, par kuru Meta jānosarkst, kur pēdējā pusstundā Meta beidzot saņēmās, sapurinājās, izveidoja daudz vārtu gūšanas iespēju. Un visas šīs pēdējās 5 minūtes, kopš mēs runājam un stāstām par šīm nepaņemtajām spēlēm un neizmantotajām iespējām un atdotajām spēlēm, kuras rūdītāki vīri būtu paņēmuši un ielikuši kraikasītē 3 punktus, tās arī veido to tā saucamo XP tabulu, kas parāda, ka faktiski Metai vajadzēja atrasties augstāk tabulā. Meta nepaņēma daudzus punktus sezonas otrajā pusē, kur praktiski bija labāka laukumā. Un tādējādi ir interesanti pāanalizēt šos datus, un tas ļoti labi sakrīt ar mūsu izjūtām un ar mūsu atmiņām par mačiem, kuros Meta izmeta tos punktus vienkārši vējā. Jā, un visus šos nesasistos vārtus, nerealizētos momentus Meta sastāv vienā dusmīgajā spēlē 29. oktobrī pret Valmieru 4-1 Arķimam Puzarevskim, kurš ļoti ilgi bija uz nulles, proti ļoti gara. Viņam bija sērija bez gūtiem vārtiem. Uz nulles viņš nebija, jo viņš sezonas sākumā 2 reizes
pat 2 goliem bija sasitis mačos pret Jelgavu un šķiet, ka Supernovu. Un te arī beigās izdevās pārspēt viņam valmierieši. Protams, arī Skansti pārspēlēs, bet par tām mēs droši vien minimāli skarsim. Bet ar to bija par maz, jo arī Tukums, arī Daugavpils savus punktiņus nepieciešamos sakrāja un beigās Metei neizdevās atņemt punktus 2 līderu vienībām. Bet vēl viena tabula, kurā Meta izvirzījās vadībā sezonas izskaņā, ir preses konferences un spārnotie citāti. Andris Rīherts izskatījās, ka daudz ko ir pateicis jau šajos gados, kopš 2012. gada, kopš notiek virstīgas preses konferences pēcspēles un arī visādi pirmssezonas pasākumi uzrunas. Bet izrādās tajā vācelītē Andrim Rīhertam daudz kas bija vēl pieglabājies uz šo rudeni. Daudz kas tika pateikts. Man ir satraukums par draudzenēm. Puišiem. Vai viņi varēs spēs aizstāvēt savu draudzeni, jo kaut kas ir jāmāk. Tagad jau daudz gudru vārdu ir, pieņemsim, koridoru operators vai apkopējs. Ja? Tad vertikālais futbols vai sistbūma būs priekš. Malacis Maļcovs, es teikšu tā, šodien labs coachings no viņa puses bija priekš mūsu komandas. Paldies viņam par to. Tā ir atbilde manai intervijai pēc spēles. Ja mēs skatāmies iepriekšējās 2 spēles, tad mums bija Tukums, valdes loceklis, Daugavpils valdes loceklis, nākamā spēle ir Supernova valdes loceklis. Ja, protams, kas te pa valdes locekļiem cīnās apakšā. Tas ir tas sporta direktors Rihards. Ar prātu nedomā vispār. Ja, viņš pastiprina Skansti 100-150 reizi. Es taču zinu, kas ir Lohs šeit. Rihards, to es pats zinu. Lohs, ja, kurš strādā entos reizes un esam piedalāmies kaut kādās pārspēlēs. Tu ieraksti sastāri, ja? Sodak, man kaut kādā viena presa konferences vēl pazad. Ir čempioni, bet es viņus galīgi negribu apsteigt, ja, ar čempionu titulu. Ne viņa kopējā nostāja kluba, ne uzvedība. Mani neimponē, ja, bet tas nevienu arī neinteresē no viņa puses. Ja. Valde, prezidents, federācijas darbinieki, bez 100% nomaiņas nekas te mums nebūs. Ja. Ja kāds uztraucas, ka pazudīs futbols, nekāds futbols nepazudīs, un cik es saprotu, sistēma ir izveidota, tad jautājums ir tikai kadru pieņemšana. Es vēlos vēl tādu kā kopsavilkumu, jau tuvojoties šīs komandas analīzes finišam, atgriežoties pie tām 6 nezaudētajām spēlēm un vispār par to Metas pieeju. Latvijas futbola faniem, kuriem nav naida pret Metu, ir jābūt žēl, ka komanda tomēr nepacīnījās par augstām vietām. Un es joprojām nebaidīšos ļoti skaļus vārdus lietot, nepacīnījās pat par Eirokausu pozīciju, jo tāda Liepāja, tāda Valmiera, kādas tās bija šogad, tās Metei bija pa spēkam pat tabulas kopvērtējumā, esmu par to pilnīgi drošs. Un to ļāva šādu apgalvojumu izteikt, ļauj tas Metas sastāvs, tas Metas spēks, kas atrodams laukumā un tie uzvārdi, kas bija laukumā. Un pēc tās minētās 6 spēļu nezaudējumu sērijas es Andrim vaicāju preses konferencē, 4-1 Meta sagrāva Supernova. Vai jūs paši gaidījāt, ka varat pacīnīties par visaugstākajām vietām? Un Rihards atbilde, atkal to ļoti labi tagad zinu, rakstot atkal gada grāmatu, atsaucīt uz to. Viņš sacīja tā, ka mums pirms sezonas bija laba iespēja vairākus futbolistus pārdot. Tā ir reāla, dzīva nauda, ko mēs nepaņēmām. Mums bija konkrēti piedāvājumi. Bet mēs nolēmām, ka šiem futbolistiem labāk būs vēl palikt šeit. Šeit ir labāka skatuve, šeit viņi vēl var sevi pierādīt un spērt nākamos lielākus soļus. Zinu, ka Puzerevskim bija kaut kāds piedāvājums, varu kļūdīties šķiet, ka Nīderlandē, bet, kā sacīja Rihards, uz neskaidriem nosacījumiem, ar neskaidru lomu komandā un ļoti iespējams, kā mēs redzam arī dažus sliktos piemērus Latvijas futbolā, kad futbolists vienkārši nonāk vai dublieros vai tālā rezervē. Un Meta atteicās no šiem naudas piedāvājumiem. Arī iekšējā tirgu bija izskanēja citāts, ka vadošās komandas arī dažus futbolistus vēlējās savākt. Meta viņus paturēja. Un šajā gadā, kad vislabākajā savā formā, dzīves formā, un, protams, ka šajā gadījumā runājam par vecumu, kad katrs gads ir no svara, vien tie Svapne, Puzerevskis, tas pats Fjodorovs atgriezās Melnis, viņiem bija jāvelk lielāks vezums, un šī bija tā sezona, kurā Meta varēja sasniegt augstākus mērķus. Tagad, raugoties nākotnē, diezin vai šis sastāvs paliks. Dažiem futbolistiem, kā arī Rihards izteicās, jau 100 spēles virslīgā, un viņi savu
savus pudus sāls ir apēduši, viņiem ir jāsoļo tālāk. Un Meta 23. gadā varēja kaut ko sasniegt, beidzot kaut ko vairāk tabulā. Meta šo iespēju neizmantoja, un, kā teica Rihards, tagad būs jāsit jauni puni, jo visticamāk nāks jaunā brigāde, jaunieši, varbūt kāds no Skanstas. Jā, to mēs arī varējām redzēt. Tam arī bija domāts tās divas pārspēles, lai mēs ieraudzītu, kas nākamā sezona varētu būt Metas galvenajā komandā. Bet, jā, tu tikko pateici vienu no tādiem izplatītākajiem un arī tautai droši vien tuvākajiem stāstiem, kad kāds iet all-in, liek visas kārtas uz konkrētu sezonu, uz konkrētu notikumu un izgāžas. Un tauta arī mēdz to izbaudīt. Metai netrūkst arī cilvēki, kuri priecājās par neveiksmēm. Šīs komandas neveiksmēm tur ir citiem savs iemesls. Droši vien tas bieži vien atdurās pret kluba ģenerālsekretāru un kluba galveno treneri, komandas galveno treneri. Bet pušus žēl, pušus noteikti žēl. Droši vien arī tiem heiteriem varētu būt žēl, jo kā neizmantot savas iespējas, neizmantot lielo spēli, jo viss arī bija par Metu sezonas gaitā traumu, tādu būtisku nebija, gandrīz tur. Sauls un Malkorē nepieminēja viņu vienā brīdī, abi divi izkrita uzreiz tās palielas trieciens tomēr. Normons Ulģiķis vēl cīnījās ar traumām sezonas gaitā. Pārējie īsti ne, tur bija tikai īslaicīgi savainojumi. Visi bija pieejami. Krāja pieredze arī izlases sastāvos. U17, ne, bet U19 un U21. Jānis Beks un Oskars Vienties arī tika pie izsaukumiem uz nacionālo izlasi, lai gan nedebitēja. Bet, tomēr, kad sauc spēlētājus no otrā ešalona komandas, tas ir notikums mūsu valstsvienības kontekstā, jo tas nenotiek katru sasaukumu. Bogdans Samuelovs vēl tikai kā izņēmums, ja runājam par spēlētājiem no otrā piecinieka, kuri bija izlases rīcībā nometnēs aizvadītajā gadā. Un tas viss beidzas ar 9. vietu un pārspēlēm. Vēl varam piesiet klāt pie tām nesagaidītajiem rezultātiem. Tās gaidas bija augstākas. Varbūt piesiet vienu faktu, vēl man ir priekšā mans Excel fails ar visām minūtēm un kartītēm, un arī tā skaitā sarkanajām kartītēm. Un tāds interesants fakts, ka pirmajās 29 spēlēs Meta nereizi netika noraidīta. Arī tu minēji, ka viss gāja kā pa sviestu, netika daudz traumu, visi spēlētāji, viss labākais sastāvs, all-in. Un sarkano kartīšu arī līdz 29. kārtai nebija. Un tad 30., 31. un 33. kārta, 3 kārtās 4 sarkanās kartītes. Varam analizēt katru sarkanu atsevišķi, vai tur tiesnesis kļūdījās, un slavenie Riharda citāti par valdes locekļiem Futbola federācijā un šo klubu vadībā un prezidenta amatos. Varbūt kaut kur tiesneši kļūdījās, varbūt nepamatoti, varbūt nejauši. Bet fakts kā tāds, 29 spēlēs nevienas sarkanās, un sezonas beigās, kad ir vilšanās uzkrājusies, kad nenāk tie rezultāti, kad tiek izlaistas uzvaras un netiek izcīnīti tie punkti, 4 sarkanās burtiski ļoti īsā laika periodā sezonas izskaņā. Un varam pāriet pie top 5, kura Metas kontekstā bija spraiga sacensība par pirmo pozīciju šajā top 5 reitingā. Vispār tā komanda, kur šādi notiek, kur ir 2 tādi izteikti spēlētāji, kurus gribās ielikt pirmajā vietā. Oskars Vienties, Lukas Vapne un galu galā Oskars Vienties uzvarēja šajā konkurencē. Es balsoju tieši par Oskaru Vientiesu, kā pirmo numuru, kā Metas labāko spēlētāju aizdītajā sezonā, jo mans iemesls, galvenais arguments, ka Oskars spēlēja sev neierastā pozīcijā, spēlēja kā centra aizsargs visu sezonu, ar atsevišķiem izņēmumiem, atsevišķās spēlēs centra pussarga pozīcijā. Un šajā centra aizsarga pozīcijā viņu gan izsauca uz nacionālo izlasi, kas arī ir novērtējums no trenera Daņika Zakeviča. Gan arī šajā pozīcijā tiešām viņš izskatījās ļoti solīdi. Lai gan, protams, kritumi arī bija arī spēles netika sekmīgas. Oskaram bija arī sarkanā kartīte mačā pret BFC Daugavpils. Jā, es ieliku Vapnī pirmajā vietā un Vienties otrajā, taču vispār neiebilstu nekādā veidā citu balsojumiem, un te var pastrīdēties, un tiešām ļoti, ļoti tuvu. Gan Vienties, gan Vapne līderi pēc spēles laika, abi divi sezonas gaitā diskvalifikācijas dēļ izlaida tikai vienu spēli. Tur visos rādītājos viņi ir priekšplānā, un tur nav nekādu šaubu, ka tieši šie divi futbolisti bija labākie. Pie Vienties varu piebilst, ka viņš ir ārkārtīgi svarīgs spēlētājs. Tā līme komandas uzbrukumu sākuma posmos, kad Meta cenšas iziet cauri īsām piespēlēm no vārtiem uz video līniju. Tas, ko mēs runājam par Supernova, Koļenko tādu futbolistu neatrada, tad Metai Vienties tiešām ar lielu pārliecību un augstasinību iesāka uzbrukumus. Un par Vapni tomēr augstu vērtēju, ka centra pusargs, kurš spēlē balsta zonā visbiežāk, bija arī spēles, kur viņš pacēlās uz desmitnieka.
pozīciju, bet spēlē visbiežāk balstā, tomēr arī savāc tos punktus diezgan daudz. Tāpēc tā izcilība vārtu gušanā un rezultātīvajās piespēlēs man lika Vapni ielikt augstāk, bet Vapni vienties pirmās divas pozīcijas pārliecinoši ar Oskara nelielu uzvaru. Un tikpat stabili trešajā vietā Jānis Beks, arī tāda jau ilglaicīga 3 pilnas sezonas meta sastāvā, ilglaicīga vērtība, bez jautājumiem. Starp 3. un jau 4. vietu tur diezgan liela aiza. Un 4. un 5. vietā spēlētāji, kuri savainojumu gūstot vasaras periodā, izkrita no sastāva. Un ļoti iespējams šis faktors arī nogremdēja metu līdz pārspēļu zonai. Jā, viss gan objektīvi. Bruno Melnis, Artjoms Puzarevskis sasita mazāk nekā sezonu iepriekš, 2022. gadā. Vladislavs Fjodorovs Nerastartēja karjeru. Iespējams, jā, no viņa gaidīja lielāku devumu. Vai tik nebija tur runa, ka viņš tur maz vai varētu atgriezties izlasēt ar metu? Jā, Andris Rikards to sacīja. Viņš ļoti cerēja uz to, ka Vladislavs caur metu atgriezīsies izlasē. It kā jā, stabils visos mačos pieredze, bet tīri tādā spilgtuma ziņā neizcēlās. Vladislavs un Restarts, manuprāt, neizdevās. Šis balsojums arī to parāda. Neesmu vienīgais, kā eksperts neiekļāva viņu pieciniekā. Jā, un varu noslēgt vēlreiz pie pārspēlēm. Protams, Ivulāna parādīšanās metas dublieru negluži komandā, bet tomēr saistītajā komandā, kurā spēlē metas audzēkņu pārsvarā, lai gan Ivulāns nav gluži metas audzēknis. Viņš ir skolojies un audzis citos klubos, Mārupē, arī Rīgas futbola skolā ir bijis kādu brīdi, bet tagad var viņu iezīmēt kā uzliecošo zvaigzni, kā spēlētāju, kuru visticamāk, ja nebūs pārsteiguma ziemā, mēs redzēsim metas sastāvā nākamā sezona. Tu viņu pat biežāk esi redzējis nākotnes līgā, jo man šogad pirmo reizi, laikam, kopš nezinu cik gadiem izdevās nevienā spēlē būt klātienē nākotnes līgā. Es arī nevaru lepoties ar baigu apmeklējumu nākotnes līgā, bet sezonas gaitā vidusposmā apmeklēju Skansas spēli pret Grobiņu, tās divas vadošās komandas nākotnes līgā. Ivulāns, tas futbols, kurš izcēlās uz abu komandu divu fona. Ja kāds nav redzējis un grib īso raksturojumu, tad principā var ar 2 vārdiem viņu noraksturot Edvards Daškevičs. Kaut kas ļoti līdzīgs malējs uzbrucējs, kurš vadās, kuram ir mazs dzīvesvars, par ko ir drusku satraukums, par to traumatismu un ieiešanu tādā lielajā veču futbolā. Daškevičam jau 21 gads, viņš joprojām ir maziņš. Ivulānam ir tie mazāk gadi un vēl vairāk laika priekšā. Bet tehnika, ātrums, apspēlēšana, drosme, bezkaunība – tās ir tās lietas, kuras var izcelt. Un tomēr nākotnes līga arī ir veču futbols, un Ivulāns tur patiešām spīdēja. Atceros, vēl pagājušajā gadā mēs atzīmējām, ka grūti bija nosaukt kādu metas spēlētāju, kurš sezonas gaitā ir acīm redzami progresējis. Šajā sezonā es teikšu, ka ir citādāk. Ir vēl dažus var nosaukt, piemēram, Mikus Vasiljevskis. Es teikšu, ka viņš sāks cik pie lielāka spēles laika progresa. Arī Čiņājevs, jā, tieši es skatos gan spēļu skaitu, gan to, cik regulāri viņš tika pie spēlēšanas. Arī Vientiesam, arī Vapnam, es teikšu, citās pozīcijās spēlējot, lai šī sezona daudz ko iedeva tieši futbolista veidošanas statusā un stāstā. Varbūt arī abi uzbrucēji, latviešu uzbrucēji Bruno Melnis un Artjoms Puzarevskis saprata, ka dzīve nav tik rožaina un pie vārtiem ir jāapstrādā. Cik Artjoms Puzarevskis arī sezonas gaitā ir stāstījis, ka viņš bija vērsies un bijis konsultācijās ar Edgaru Pukinsku, kurš tagad nodarbojās kā tāds mentors, coach, kurš mēģina kaut kā motivēt cilvēkus un iestāstīt un strādāt tieši uz psiholoģisko aspektu. Varbūt tas palīdzēja Arčimam tomēr atgūties pēc ļoti, ļoti bēdīga posma, jo tomēr sezonas otrajā pusē, sezonas izskaņā dažus golus viņš sasita. Es gan palieku pie viedokļa, jā, tu visu pareizi pateici, bet pie viedokļa, ka Puzarevskis, Melnis šī sezona, jā, viņi nokļuva pienāca pie realitātes un ir jābūt paškritiskākiem, ir jāstrādā vairāk. Kā vienmēr to viegli pateikt, grūtāk izdarīt. Tevi visi iepazīst virslīgā un pēc 22. gada sezonas, kad Meļņa tālsetieni un Puzarevska daudzie vārti, tagad jau viņus novērtē un spēlē īpaši cītīgi pret šiem futbolistiem. Te pašā laikā, ja tu vēlies kaut ko sasniegt futbola karjerā, dzīvē, jāspēr nākamie soļi, ir jāpārvar šī pretestība, ir jāmeklē jauni veidi, kā attīstīties, jauni veidi, kā gūt vārtus. Ja tālsetiens ne katru gadu aizies Melnim, tad ir jāmēģina sevi attīstīt, jāmēģina tik tuvāk vārtiem. Šādas pašsaprotamas lietas varu sacīt. Tomēr neredzēju tik lielu progresu šogad, tāpat kā varam arī pateikt, Keršis, Kirkils, arī Normons Uldriķis. Katram savi iemesli, kaut kur savainojumi, kaut kur tādas lietas. Vai, piemēram, Rēķis spilgts uzbrukumā, galotnītē patīk apstrādāt bumbu, iesist vārtus, bet jautājums par to stabilitāti, to visu darbiņu visas spēles garumā.
arī paliek šīs lietas, kur noteikti ir jāpiestrādā. Tā kā Vienties, Svapne, Beks patiešām bija komandas līderi, vilka komandu, tā palīdzība nevienmēr sekoja atbilstošā līmenī. Par Čiņājevu, Čiņājevs, manuprāt, labs prospekts, un tur viss kārtībā, solis pa solim, un ir progress redzams. Jā, tā bija meta 2023. gadā. Nākamgad droši vien redzēsim meta Next Gen, jo, protams, nākamā paudze nāks 5. un 6. gadī. Droši vien, ka ieplūdīs arī galvenajā komandā, 4. arī varbūt vairāk.